Mēs visi saprotam, zemapziņas līmenī formējas ierobežojošie uzskati, kas neļauj mums veidot nepieciešamos notikumus, bet neviens nezina, kā tos atrast un izvirzīt. Tagad iedošu metodi, kā to izdarīt. Tieši tagad ņem papīra lapu, pildspalvu un kopā daram. Izvirzam ierobežojošos uzskatus. Metode saucas paskaidrojums. Rakstam es, vārds, uzvārds tavs. Līdz šim vēl neesmu apprecējusies, jo... Un šeit uzrakstam absolūti visus iemeslus, kāpēc tu vēl joprojām neesi apprecējusies. Tie var būt loģiski, tie var būt nebūt loģiski, tās var būt tavas kaut kādas fantāzijas, tavas bailes. Visu rakstam. Piemēram, šeit es minēju tā, pirmais – baidos pazaudēt brīvību. Tā ir viss tāda izplatītākās bailes un iemesls. Otrais – baidos no ļaunas vīramātes. Trešais – negribu mazgāt zeķes. Citas var uzrakstīt, ka negribu stāvēt pie plīts, negribu pārvērsties par maisaimnieci, piemēram, tāpēc, ka gribas pašrealizēties. Katrai būs savi iemesli. Nākamais piemērs. Man līdz šim nav personīgā mājokļa, jo. Un šeit arī uzraksti absolūti visus šos iemeslus. Pilnībā raksti. Un nevajag aprobežoties tikai ar 5, bet raksti visu, kamēr tie nebeidzas. Tie arī ir tavi ierobežojušie uzskati, kuri tevi bremzē ceļā, lai sasniegtu vēlamo mērķi. Tieši šie iemesli. Un, lai varētu pilnvērtīgi veikt šo metodi, raksti visu savu fantāziju, kamēr tā izsīkst. Obligāti ņem, dari šeit un tagad, negaidi ideālo un piemēroto laiku. Un komentāros raksti, kas tev sanāca. Un ja tu vēlies iet dziļā transformācijā, vairāk sevi iepazīt, vairāk sevi saprast, ko tu gribi, ko tu patiesībā vēlies, kā tu gribi piepildīt savas vēlmes un cik lielas vēlmes tu gribi piepildīt, tad nāc mājaslapā ienāc un noskaties bezmaksas webināru Laimīgas attiecības, pateicoties Doma spēka praktikā, jo šajā kursā tu veiksi globālu sevis transformāciju. Tu kļūsi par jauno sevis versiju, un tu piesaistīsi jau attiecīgi jauno realitāti.